Piemēram, daudz runā par privatizāciju, ka varēja darīt savādāk. Tie, kas sēdējuši tavā krēslā un... Ļoti labs jautājums. Tajā laikā, kad notika privatizācija, es strādāju tādā līmenī, kas saucās, mūsdienu cilvēkiem tas neko neizsaka, Agrorūpnieciskās apvienības galvenais inženieris, lauksaimniecības pārvaldnieka vietnieks. Pirms tam es biju kolhoza galvenais inženieris. Es vadīju 2 pagastos privatizācijas komisijas, tādu pagasta līmeni, ciema līmeni. Tajā laikā tas vēl nebija pagasts, un tam līdzīgi. Un es zinu, ka šī politiskā runāšana, kā tur būtu bijis, kā nebija, bet tas, kas visiem jāatcerās, mēs principā nosacīti visi bijām nabagi. Un kaut kādā veidā pie tā privāta īpašuma bija jānonāk. Un bija kādi uzņēmīgāki cilvēki, kas privatizācijā bija veiksmīgāki. Es saprotu, ka pēc tam visiem pārējiem skauž, un tā rodās kreisās idejas, un viņas attīstās, un Latvijā pašlaik arī tas auga augšā, jo ir skaudība un tā tālāk, un arī pamatot kaut kādā mērā, jo nevienmēr viss tas ir ļoti taisnīgi. Bet es domāju, ka tas bija pareizi, kad ļāva privatizēt, jo, ja mēs būtu ļāvuši tikai ārzemju kapitālam vai kaut tam līdzīgi, tad jau, kā es saku, mēs bijām tiešām nabagi uz rietumu fona. To jau arī cilvēkiem grūti iedomāties, ka tāda mēneša alga mana nosacīti 80. gadu beigās pārvēršot un brauc uz federatīvo Vāciju. Mana mēneša alga bija nosacīta 15 markas mēnesī. Labi, jāsaprot, ka tas ienākuma līmenis mums ļoti atšķīrās, bet jebkurā gadījumā privatizācija nevar būt tā, ka viss būs laimīgi, bet es tiešām labāk paļaujos tirgus ekonomikai. Jā, cilvēks noprivatizē, pēc tam varbūt nav sekmīgs vadītājs, pārdod vai bankrotē, bet kaut kā tirgus ekonomika bija jāiekustina.